Čau! Šodien parādīšu jums divus veidus, kā es izveidoju paternus. Paternus bieži izmanto iepakojuma izstrādē, dažādos dizainos, dažādos banneros, auduma apdrukās un daudz kur citur. Un sāksim kā vienmēr no paša sākuma. Tad varam vaļā ilustratoru, veidojam New File, klikšķinam virsū un šeit pie parametriem veidojam 100 x 100 mm tādu kvadrātiņu un spiežam Create. Kad esam izveidojuši šo kvadrātiņu, mums nepieciešams arī ir paterns, kuru tad mēs veidosim. Par cik tuvojās Valentīna diena, tad arī veidosim to Valentīna dienas noskaņās. Ko mēs varētu uztaisīt? Uztaisīsim ietinamā papīra paternu kādam ziedu salonam. Vieglākais veids, kā mēs varam atrast piemērots ikoniņas, ko liksim paternu vietā, ir FreePik. Un FreePikā mēs rakstam Valentīna Day ikonu. Rakstam Valentīna dienas ikonas un skatāmies, kura mums visvairāk uzrunā. Tā, nu šī ir interesanta. Šī ir interesanta, šo mēs varam tad spiežam lejupielādēt un lejupielādējam. Ikoniņas ir bez maksas, tikai jāskatās tur, kur ir kronītes, tās ir pa maksu. Jā, ir pa maksu un pa brīvu arī. Paņemsim vēl kādu. O, šī ir interesanta, ar zaķi. Un spiežam download, free download. Kad esam lejupielādējuši no FreePik ikoniņas, ejam uz File, spiežam Place, izvēlamies, kur mēs esam saglabājuši ikoniņas, izvēlamies ilustratoru failu un spiežam Place. Un klikšķinam brīvās vietā. Kad esam ievietojuši, mums ir jānospiež vēl Embedded, tad mēs ievietojam viņu līdz galam ilustratorā. Un par cik viss mums ir sagrupēts, šīs ikoniņas viss kopā sagrupēts ar balto fonu, tad mums viņu vajag atgrupēt. Nospiežam atgrupēt, var arī ar labo taustiņu atgrupēt. Un izdzēšam lieko fonu un uzrakstiņu, kas mums nav vajadzīgs. Pēc tam ņemam šīs ikoniņas, par cik mums viņas ir, reizēm ir sagrupētas, reizēm nav, šeit ir atgrupēts, tad mums ir viņas jāpaņem kopā sagrupētās. Un ar Ctrl+G mēs varam sagrupēt, Ctrl+G, un sagrupētas mēs viņas nesam uz mūsu kvadrātiņu. To mēs saliekam paši, kā jūs gribat, to novietojam. Kad esam salikuši visas ikoniņas, apmēram, tad mums nepieciešams arī ziedu salonam nosaukums. Kreisajā pusē izvēlamies T burtiņu, lai sāktu rakstīt. Ziedu salonu varētu saukt Krokos. Mazliet uztaisim lielāku. Izvēlēsimies kādu fontu. Šis būs piemērots. Tālāk mums vajag uzrakstu, ka tas ir ziedu salons. Īpaši uz logotipu, īpaši uz nosaukumu neiespringsim. Domāju, šādi būs ok. Un mums viņam ir, par cik viņš mums kreisajā augšējā stūrī redzam, ka tas ir type, jā, labojams teksts, bet mums viņu vajag, lai viņš ir tāds pats objekts kā šīs citas ikoniņas. Spiežam labo taustiņu, Create Outline. Ir arī shortcuts. Tad spiežam Create Outline un vēl sagrupēsim viņu. Sagrupējam. Paņemsim, ieliksim viņu tajā pašā krāsā kā simboli. Un izdomāsim, kur viņš mums atradīsies. Tātad viens logotips varētu būt augšējā stūrī un viens logotips nedaudz mazāks varētu atrasties kreisajā apakšējā stūrītī. Un sabīdam ikoniņas, kā mums pašiem patīk, lai logotips būtu redzams.
Kad esam visu izvietojuši, tad mums jāskatās, lai tie elementi, kas iet pāri malām, lai viņi būtu arī otrai pusē. Piemēram, šeit ir telefons pāri maliņai, tad mums viņu jāiekopē ir labajā malā. Iekopēt mēs varam iezīmējot elementu, nospiežot Enter. Mēs viņu pārvietosim horizontāli, tāpēc vertikāli mēs varam rakstīt 0 un rakstam vertikālais mums būs 0 un horizontālais mums būs 100 un spiežam kopiju. Un redzam, ka telefons ir arī labajā pusē. Un tāpat tās darām arī ar šo šokolādi. Spiežam Enter, vertikāli mums būs 0 un horizontāli mums būs 100. Kopija. Redzam, kad šokolādi nedaudz uzliet virsū šai sirsniņai, tad mēs viņu varam samazināt un pabīdīt tā, lai viņa nesaskarās. Un skatāmies, kas mums vēl ir. Mums ir labajā pusē atrodas šis elements, un mums viņu vajag arī kreisajā pusē, tāpēc mēs viņu spiežam atkal Enter, un vertikāli mums ir 0, un horizontāli mēs rakstam -100, un spiežam kopiju. Un mums parādās arī otrajā pusē. Un skatāmies, kas mums ir apakšā. Apakšā mums šeit ziedu pušķis nāk pāri, un arī šī sirsniņa nāk pāri. Mēs nospiežot Shift varam viņus savienot, spiežam Enter, un šoreiz horizontāli mums būs 0, un vertikāli mums būs -100. Un spiežam kopiju. Un augšpusē mēs redzam, kad mums ir sirsniņa. Redzam, kad putniņam uziet virsū, tad mēs ieklikšķinam putniņu un pabīdam, lai putniņš nesaskarās ar sirsniņu. Un tāpat mums šeit augšpusē ir vēl vēstule. Varam vēstuli vispār dzēst ārā, lai viņa mums tur nav. Un tagad mums ir visas malas vienādas. Skatos, ka šeit veidosies liels tukšums, tāpēc šeit ieliksim kaut kādu vēl elementu, tur varētu būt. Varbūt šo lācīti uztaisīsim mazliet mazāku un ieliksim varbūt zemeni šeit. Zemeni ieliksim šeit. Un tātad to zemeni mums vajag arī apakšā. Horizontāli mums būs 0 un vertikāli mums būs 100. Un spiežam kopiju. Un zemene mums ir apakšpusē, pieregulēsim nedaudz aploksni. Un lūk, principā grūtākais ir paveikts. Kad esam vienādi visu salikuši, tad mums nepieciešams noslēpt ir tas, kas nāk pāri malām mūsu kvadrātiņam. Vispirms mēs to darām, nokopēsim mūsu artboardu, paņemam artboardu, Ctrl+C, Ctrl+V. Esam to nokopējuši, jo, ja vēlāk mums būs kādas kardinālas izmaiņas, tad vieglāk to būs izdarīt mūsu izējošajā failā. Tātad, kā esam nokopējuši, mums ir jāsagrupē visas ikoniņas, lai mums ir kopā. Pēc tam ņemam, uzzīmēsim jaunu kvadrātu, ar ko mēs arī uzliksim virsū mūsu zīmējumam. Izmērs mums bija 100 x 100 mm. Iecentrēsim uz mūsu figūrām. Ja jums nerāda šīs te ikonas, to var atvērot vaļā Windows, Align ieslēgt. Pēc tam savienojam gan mūsu figūras, gan jauno kvadrātu kopā, nospiežam labo taustiņu un Make Clipping Mask. Un mēs būsim apgriezuši visu to, kas iet pāri malām, būs skaists kvadrātiņš. Pēc tam vēl viena darbība ir tā, kas mums ir jāizdara. Jāpaņem Windows, Pathfinder, un šeit jāizvēlās poga krūp. Kad esam to izdarījuši, tad ar nospiestu peles kreiso taustiņu ievelkam
šo jauno paternu mūsu swatch panelī, un šeit mums parādās mūsu jaunizveidotais paterns. Pārbaudīsim, kā tas darbojas. Paņemsim jaunu kvadrātu, uzvilksim, piemēram, šī tik lielu kvadrātu un ieklikšķinam. Kā redzam, viss paterns mums darbojās un viss ļoti skaisti atkārtojās. Šim paternam mums nav fons. Ja jūs gribat izveidot fonu, tad apakšā mums vienkārši mūsu tām figūrām jāuzliek ir backgrounds. Kā to izdarīt? Ir šo dzēsīšam ārā. Vieglākais veids, kā to izdarīt, ir ņemam kvadrātu, nokopēsim, protams, mūsu artboardu vēlreiz, Ctrl+C, Ctrl+V. Kad viņš mums ir nokopēts, ņemam jaunu kvadrātu, uzzīmēsim fonu. Fons, piemēram, mums būs gaiši pelēks. Šobrīd fons ir virspusē figūriņām. Fonam ieliksim izmēru 100 reiz 100 mm. Iecentrēsim un paliksim apakšā. Jāieklikšķina fons, jānospiež labais taustiņš pie Arrange, Send to Back. Tad mums fons ar mūsu figūrām ir jāsagrupē. Kad esam sagrupējuši, tad mums nepieciešams ir vēl viens kvadrāts, 100 reiz 100 mm. Tas ir tas kvadrāts, kurš mums apgriezīs to, kas iet pāri malām. Iecentrējam atkal mūsu artboardam pa vidu. Visu iezīmējam. Labais peles taustiņš, Make Clipping Mask, Windows, Pathfinder un poga krūvu. Un tad ar nospiestu kreiso peles taustiņu ievelkam jauno paternu swatch panelī. Pārbaudīsim, kā izskatās mūsu jaunais paterns. Ņemam kvadrātu, uzzīmējam un spiežam mūsu jauno paternu. Un šeit mēs redzam, kad ir mūsu ikonas uz gaiši pelēka fona. Apskatīsim vēl vienu veidu, kā izveidot paternu. Šo mēs izdzēsīsim ārā, iezīmējam visu un nospiežam Delete, un artboards mēs varam izdzēst, izvēloties kreisajā pusē artboard ikonu, iezīmējot un spiežot Delete. Tātad vēl viens variants, kā mēs varam uztaisīt paternu. Abi divi varianti ir vienādi, vienkārši tā uztaisīšanas tā metode nedaudz atšķirsies. Tātad, ko mums vajag? Šo varbūt atstāsim pagaidām. Tātad mums nepieciešams ir izveidot no sākuma artboardu 100 reiz 100 mm. Izmēram nav būtiska nozīme, jūs varat taisīt 120, 120, 100 reiz 100. Tas ir vienkārši tāds optimālais variants, lai jūs saprastu apmēram, cik tās ikonas lielas arī izskatās. Tad nākamais solis ir File, Place, paņemam mūsu ikoniņas, ko jau iepriekš nokačājām no FreePika. Lūk mūsu zaķis. Šeit mums vajag, protams, ievietot līdz galam šīs. Jāspiež ir mums Embedded. Šeit viņš raksta brīdinājumu, kad man nav datorā tāds fonts kā šajā failā. Tas mums nav būtiski, jo mums vajag tikai figūriņas. Tad nākamais solis mums jāatgrupē, lai ir atsevišķas ikonas. Un izdzēšam, iezīmējam un izdzēšam visu lieko, kas mums nav vajadzīgs. Nākamais solis mums jāsagrupē atsevišķi elementi, jo redzam, ka šeit zaķim sirsniņi ir atsevišķi, krāsa ir atsevišķi, līnija ir atsevišķi. Tad, lai mums būtu kopīgs elements, mums katrs atsevišķi ir jāsagrupē. To var izdarīt iezīmējot, spiežot labo taustiņu un Group, vai arī iezīmējot un nospiežot Ctrl+G.
Un šādi sagrupējam visus elementus, kas mums būs vajadzīgi. Kad esam visus sagrupējuši, iezīmējam visus, turot nospiestu Shift ar kreiso peles taustiņu varam samazināt un palielināt mūsu figūras, un viņas nemainās. Ja mēs nebūsim nospieduši Shiftu, tad mums viņi sanāks izstiepti vai saplacināti. Ar nospiestu Shift mums nemainās izmērs ikonām. Ievietojam tās mūsu artboardā. Un nākamais šeit, ko mēs darīsim nedaudz savādāk, būs, kad izkārtojumu mēs mainīsim nedaudz savādāk. Iezīmējam visas ikonas, nospiežam labo taustiņu, transform un transform each. Šeit mēs sagrozīsim mazliet to izmēru. Atcerieties šeit, kur ir scale, abiem diviem cipariem šiem jābūt vienādiem, savādāk jums sanāks plakans vai izstiepta figūra. Šeit mēs norādīsim to kustību, šos var atsevišķi bīdīt, šeit var norādīt leņķi, un šeit ieklikšķinām pie optīniem random, un šeit jūs varat paspēlēties, kurš variants jums visvairāk uzrunā. Šeit viņš sabīdīja tā, kā viņš sabīdīja. Jūs, protams, visu varat pēc tam arī pielabot. Tātad mums nepieciešams arī vēl ir logotips. Šeit atgrupēsim. Paņemsim logotipu no šī. Ar nospiest peles kreiso taustiņu un alt varam nokopēt mūsu logotipu, un krāsu mēs viņam ieliksim kādu no, paņemot šo pipetīti, varam paņemt ielikt krāsu kādu jau no šīm, kas mums ir, kādu šo krāsu, piemēram. Tā ir krāsa, kas ir līnijai. Reizēm, protams, nesanāk tā kā es iecerēju, bet vienmēr visu var pielabot. Domāju, viens logotips varētu nākt šeit, un tad piekārtojam visu tā, kā mēs paši vēlamies. Lūk, kad esam sakopējuši un uztaisījuši vienādas malas, nākamais, kas mums jādara, ir jānokopē mūsu darbs, lai mums paliek izējošais fails. Ctrl+C, Ctrl+V. Esam nokopējuši mūsu darbu. Un tad mums vajag apslēpt visu to, kas iet pāri maliņām. Tātad sagrupējam visus mūsu elementus. Grupu. Nākamais taisam kvadrātiņu. Kvadrātiņš arī mums ir 100 x 100 mm. Iecentrējam uz mūsu artboarda. Visu iezīmējam, labais taustiņš un make clipping mask. Kad esam šo izdarījuši, tad nākamais solis ir tas, kas ir savādāk. Tad nākamais solis ir ieklikšķinam, lai mums viss ir iezīmēts. Objekt, pattern un make. Un šeit mums atverās patterna loks, kur mēs varam mainīt izkārtojumu, lielumu un dažādas citas lietas. Kā redzam, šeit mums ir lielas atstarpes starp patterniem.
tad vienīgais, kas jums ir jāizdara šajā vietā, kur šeit pa vidu, ir jāieklikšķina Size Title to Art. Un viņš sabīdās viss kopā un augšpusē jānospiež Done. Un lūk, mums viņš jau ir automātiski ielicies pie swatch panelī. Pārbaudīsim, kā viņš mums darbojās. Uzvilksim kvadrātu un spiežam New Pattern. Un kā redzam, viss mums darbojās lieliski. Pavilksim viņu platāku. Ja izstiepjās, ir vēlreiz jāuzklikšķina uz patternu un viss mums atkal ir skaisti. Ja jūs gribat izmainīt izmēru savām ikonām, piemēram, ar smalkāku rakstu, tad viss, kas jums ir jādara, jānospiež labais taustiņš, Transform, Scale, un šeit jūs varat izvēlēties pašā augšā, piemēram, cik liels jums būs, piemēram, samazināsim par 50% ikonas un izklikšķinam ārā šo Transform objekts. Un jūs redzat, ka viss jums paliek smalkāks raksts. Ja jūs gribat lielāku, tad ierakstam šeit, piemēram, 150. Redzat, kad ir viss palicis lielāks un saglabājam OK. Ir vēl daudz un dažādas iespējas, ko var darīt ar patterniem un kā tos veidot. Ceru, ka jums noderēja. Lai skaisti darbi. Čau! Ar peles kreiso nospiest kreiso swatch paneliņa un paneliņa.